Veikas Zīves gadu mijā paskatīsimies, ko sola nākamais gads. Nākamais gads nāks ar tādu izsvēršanu, ar godīgu lietu sakārtošanu. Iespējams, ka tās ir kaut kādas valstiskas lietas, juridiskas lietas, oficiālas lietas, pie kuriem jums ir jāķeras, kuras ir jāsakārto, kur gluži vienkārši ir jāsakārto lietas, kas noved līdz galam kaut kādu ciklu un kas ir godīgi. Godīgi faktiski arī atbrīvojoši, un tas jums atļauj gan būt tam, kas atdod kaut kādu parādu vai noslēdz kādu ciklu, gan arī tas dod jums brīvu skatu uz nākotni, uz to, kas notiks turpmāk, jo faktiski viens cikls ir nobeidzies vai noslēdzies, un taisnība ir uzvarējusi. Un taisnība vienmēr ir viena. Ko nevajadzētu nest līdzi? Ko nenest līdzi? Kādas īpašības vai kādas darbības nenest līdzi? Šī pārāk lielu jūtalīgumu, pārāk lielu emocionalitāti, pārāk lielu aizrautību vai vēlmi sapņot un safantazēties un sadomāt kaut kādas lietas, kas patiesībā nemaz nav realitāte, kas nemaz nevar būt realitāte. Tās ir vēlmes, kas ir saistīts iespējams gan ar jums pašiem, gan ar citiem cilvēkiem, un tas var radīt tādu milzīgu vilšanos vai diskomfortu vai nepareizu vidi, kurā vispār iet uz priekšu, jo šīs divas kārtas, kāds būs gads, viņš būs konkrēts, taisnīgs, godīgs, precīzs, vairāk intelektuāls nekā emocionāls, un šeit tā nepareizā emocionālā sadomāšanās vai sacerēšanās, kā mēdz teikt, viņa šeit ir pilnīgi lieka. Tam pievērsiet uzmanību, ja? Lai jūs neiekrītat kādā upura lomā, kādā gaidītāja lomā, neuzceliet kādu uz piedestāla, un ja jūs jau tagad sajūtat, par ko es runāju, tad iespējams, ka jūs esat jau uztaustījis to, ko nevajag nest līdzi, jo nākamais gads būs racionāls. Ko vēl attīstīt? Ko tomēr attīstīt? Attīstīt sadarbību ar cilvēkiem, iet dziļumā, laist saknes, apzināties savu stiprumu tieši gan dzimtā, gan ģimenā, gan kolektīvā, gan egregoros dažādos, kuros jūs esat, apzināties to stiprumu, ko dod apkārtējie, kur jums nav jācīnās vienam pašam. Vienam pašam ir lietas darāmas, bet jūsu spēks nākamā gada ciklā ir savējos. Tie cilvēki, kas jums var palīdzēt, neesiet tik lepni un neatstumjiet, jo taisnīguma kārtī ir mazliet tāda noraidoša, vēsa sajūta, ka gribas man tur neviens nevar palīdzēt, nekas nesanāks, bet jūs pamēģiniet, jo jums ir blakus pietiekami daudz cilvēku zinošu, gudru, turīgu, man gribas teikt, kas jums var palīdzēt, un izmantojiet šo resursu. Šis resurs viņš ir milzīgs. Un padoms zivīm. Pentakļu karaliene, bet man gribas teikt, tā kā šeit es redzu, neaizmirstiet par savu turību, par saviem ienākumiem, par savām iespējām, par to, ka jūs varat brīnišķīgi dzīvot komfortā, bet jūs varat brīnišķīgi daudz ceļot, plānot, doties arī tālākās zemēs un izbaudīt visu to, ko sniedz tiešām tik bagāts un piepildīts gads, kāds jums ir gaidāms nākamais gads. Un lai tas jums izdodas vislabākajā veidā, mēs tiksimies atkal pavisam drīz.